Nu, tad tā skaistā leģenda ir tas, ka Gustavs atgriezās no emigrācijas. Viņš ar biedriem atrada Vermonta armijas pamestas bruņu mašīnas, saremontēja viņas, pārdeva. Nu, tas bija pirmais kapitāls, kā viņš saka, savu darbnīcu. 5 līdz 10 gadu laikā jau bija izaudzis līdz nopietnai darbnīcai, un jau 30. gadu beigās viņš bija lielākais velosipēdu ražotājs Latvijā. Kopumā Gustavs Ehrenpreis paspēja saražot gandrīz 200,000 velosipēdu. Bez Gustava bija arī citi - Omega Latvello, Liperts, Līva, Ozolnieks. Bija ļoti daudz mazas velo darbnīcas, un visi viņi ražoja velosipēdus. Nu, velosipēds bija baigā vērtība, tā bija manta. Velosipēds maksāja 120–150 lati. Vidējā alga bija 100 lati. Nu, tā ļoti laba alga. Laukos cilvēks saņēma 30 latus mēnesī. Tev visu vasaru vajadzēja nostrādāt un vairāk, lai tad varētu nopelnīt velosipēdu. Tas bija ļoti svarīgs transporta līdzeklis, un cilvēki arī ļoti garus gabalus viņiem brauc no tās pašas Masaltas uz Rīgu strādāt. Tāpēc arī tiem Ehrenpreis vēsturiskiem riteņiem ir ļoti gara bāze, ļoti stabila. Tā ir vēl viena lieta, ko es esmu paņēmis uz mūsdienu riteņiem. Viņi ir tiešām garāka bāze nekā citiem pilsētas velosipēdiem. Un Rīga savā laikā jau pat veidojās gandrīz kā Kopenhāgena. Bija ļoti daudz veloceliņu, velo maršrutu. Bija saistīts tīkls. Rīgā bija tikai 400,000 iedzīvotāji, bet veloceliņu kopgarums vēl kādu laiku nebija pārspēts, kāds bija 1938–39. gadā. Velosipēds bija lepnums, un es esmu dzirdējis stāstus, ka daudz bērni pat nedabūja pamēģināt un izbraukt ar velosipēdu, jo tēvam tas bija galvenais transporta līdzeklis, un sīkie pat nedrīkstēja pieskarties.